Sveiki, auto cienītāji, īpaši Subaru mīlētāji. Klāt ir ceturtdiena un es kā vienmēr nirstu iekšā Subaru pasaulē. Šodien ar konkrētu lietu pie Aināra versīšos, jo man jau sāk apnikt tas, ka aizvien biežāk un biežāk, īpaši no mehāniķiem, es dzirdu, kad Subaru esot sarežģīta mašīna. Viņai pat sveces nomainot esot motors jāņem laukā. Es atbraucu, parunāju Subaristiem, viņi saka, muļķības kādas. Šodien es esmu atbraucis diezgan kaujinieciski noskaņots pret visu šo tēmu un gribu, lai man parāda un pierāda precīzi Subaru centrā, ka tas tā nav un kad sveces nomainīt nekas īpaši sarežģītāks arī nav. Ejam pie Aināra, prasam atbildes. Sveiks, Ainār! Čau! Tu gar Subāriem loģiski. Šodienas tēma ir baigā. Neviens vairs nemāk Subāriem sveces mainīt, izņemot tevi. Ir šis tas dzirdēts, ka kaut kas nesenāk. Vari man un maniem skatītājiem reāli uz darbībām parādīt, ka tas ir reāli iespējams un nav jāceļ ārā motors. Redzējis, lai mainot sveces būtu jāizceļ motors, nekad neesmu līdz šim. Mēģināšu to parādīt. Skatīsimies arī šim. Sākam ar kaut vai šo? Jā, šis tāds nosacīti tautas klases sporta auto, vai ne? Šim sveces atrodas, tur atrodas, kur var parādīt, liekas, baigi tālu, vai ne? Dziļi un kur pretī lonžeronu, kā viņus vispār dabūt ārā. Jā. Šitam vienkārši ar vārdiem sakot. Ir vajadzīga vienkārši neliela, precīza atslēdziņa. Noņemt akumulātoru, noņemt to trauku. Tas ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 skrūves, daži konektori un šai pusē uzreiz tiek klāt. Ja ir speciāla atslēga, tas vienai pusē aizņems kādu pusstundu un ir nomainīts. Ja nav problēmas otrā pusē, gaisa kaste noņem klāt, kas atkal kur ir tur. Tur viņas ir. Vienai jau tiek klāt tā teorētiski ar rokām. Kur es pat roku var aizbalst, vai ne? Jā. Ja jau roku tur var ielikt, tad jau atslēgu ar tur var ielikt. Tāpēc šitam svītra pāri, motors nav jāizceļ pareizi. Iesim, paskatīsimies bišķiņ vienkāršāk. Labi, parāda kaut ko vienkāršāku. Vienkāršāk. Tā ir kaut kāda atkal otro dzīvi iegūst, ja? Tā mašīna atkal otro dzīvi iegūst. Kur paskaties kā šim dzinējam. Te vispār iebāžam roku, parājām svečodu. Tur iekšā ir svece, vajadzīgs sveču atslēga. Saucamais kardāniņš, atkal roku spēks. Nekāda problēma. Šitam arī svītra pāri, tam nevajag izcelt motoru. Iesim pie nākamā. Ejam. Šitais līdzīgs manējam, bet laikam jaudīgāks. Šitam ir lielāks motors un attiecīgi šitam, ja skatās uz svecēm un visu, izskatās vēl sarežģītāk. Jā. Vēl sarežģītāk, bet neliels noslēpums. Paceļot uz pacēlāju, noņemot pannu, viss ir apgrieztā secībā. Ir vēl vienkāršāk. Jā. Svītra pāri. Motors nav jāizceļ. Fantastika. Tu laikam man visu laiku rādīji kaut kādus vienkāršos modeļus. Gan jau tev kaut kur skapī kāds skelets stāv. Ir tādi, kur mēs arī sākam domāt, sarežģīt lietas māk inženieri. Jā. Bet tomēr motors nav jāizceļ, ejam iekšā. Tas jau ir kaut kāds jaunais. Jaunāks Subaru Forester hibrīds. Hibrīds? Pasties, Toms vēl nav pakāries un sveic ar rokā. Bet arī, kur darbiņš ir no vienā pusē no apakšas un otrā pusē no augšas. Tā, parā. Redzi? Skaties, kur atkal, ja roku var iebāzt, atslēgu arī var iebāzt. Un līdz ar to arī sveci var izbilkt. Protams, nav izcili, bet motors nav jāizceļ. Tā kā, ja vajag nomainīt sveces, brauciet pie mums, izdarīsim. Arī, ja motoru vajag izcelt, mēs arī izdarīsim. Droši.
Tu stāstīsi par Subaru un stāvi pie Audi? Audi vienkārši man ir asociācija. Ja man ir runa par visvieglāko sveču nomaiņu, tad man ir prātā šāds dzinējs. Jā. Apmēram. Katrā ziņā vāk grupas dzinējs, kur sveces un spoles atrodas no augšas. Jā. Un kārtīgs meistars varbūt grib skrūvējot sveces kaut kur tepat blakus nolikt kaut kādu kvasa pudeli. Viņš mierīgi var padzerties kvasu, turpināt skrūvēt, padzerties kvasu, turpināt skrūvēt. Nekur mašīna nav jāceļ, nekas tur nav jādara. Šis ir vienkāršākais. Ja ar šo asociē sveču nomaiņa un ierauga Subaru uzbūvi, liekas raķešu zinātne. Jā. Bet, ja tur padarbojās mazliet, ļoti ātri apgūst to amatu un nekādu problēmu nav. Bet svarīga atbilde – instruments. Laika ekonomijas nolūkos mēs katru sveicījumus nerādījām, kā skrūvē laukā. Tur varbūt arī ir servisam kaut kādi bišķiņi noslēpumi, bet, ja reiz mēs runājam par svecēm, tad būtu arī vērts parunāt par elektroniku. Varbūt kādam šķiet, ka baigi smagi ar elektroniku Subaram ir. Sāku apkopot domas. Gribu teikt, ka ar Subaru elektronika ir diezgan stabili kopā uz autobūves tādu skatu. Jā. Ja tā elektronikā neielien nezinātais, nesadara nezinu ko, vai mašīna nav cietusi kaut kādās avārijās, kur ir bijuši atvienoti vadi un tur apsūbējuši vai vēl kaut kas. Vienmēr cikot tāda standarta mašīna, ikdienā braucot ar elektronikas slimībām kaut kādām tādām, ka mašīna var pēkšņi apstāties uz ceļa nebraukt, ir ārkārtīgi rets gadījums. Ir bijuši gadījumi, bet tie ir tādi 1, 2, daži varbūt 10, vairāku 10 gadu garumā. Tā kā tas nav raksturīgi, manuprāt, vispār jāpāņem un Subaru netika. Jā, tu runāji par tiem svešiem cilvēkiem, kuri nesko dara, un tas, laikam, attiecās bieži vien uz šiem te uz imprezām turbo, jo katrs grib uzskrūvēt kaut kādu atkal zirgu. Šis te ir tas modelis, kuru cilvēki vēlās nopirkt, no viņa var salīdzinoši, it kā zinot kaut ko, var dabūt labus parametrus, lai tā mašīna pietuvinātos kaut kāda sapņa auto, sporta auto izpildījumam. Un dažkārt sāk meklēt kaut kādus risinājumus, kur var kāds man saprogrammēt. Var lētāk. Ja? Un, tas var lētāk man vienmēr asociējās ar tādu domu, ka lai cik tu sameklētu lēti, vienmēr var vēl lētāk saprogrammēt. Vienmēr nav iespējams visu lētāk. Manuprāt, tas, kas būtu svarīgi, ja kāds lien tādai mašīnai klāt, saprast, kas tev ir sliktākais ar viņu atgadījies, ko tas ir darījis nepareizi, kāda ir tava pieredze ar nepareizām lietām, nevis ar tām pareizām, bet ko tu zini, ko nedrīkst darīt. Ne? Un tad tādai mašīnai varētu līdz klāt, jo konkrēti šai mašīnai mums ir tā kā mazs kamoliņš, kas jātin, jācien mezgliņš, tad jāiet tālāk, tad atkal jācien mezgliņš, un tad visdrīzāk viņas tādā dzīves gājumā katrs ir kaut kur savu mezgliņu aizsējis. Varbūt ne aiz ļauna prāta, bet varbūt kāds mezgliņš otram traucē. Jā. Un tieši tad ar tādām lietām arī mēs nodarbojamies šos te mezgliņus atsiet, atrisināt, lai mašīna atkal pārvērsos par to vismaz standarta izpildījumā. Tālāk jau atkal no tā standarta var iet, kur vien prāts nesās, bet tad jau saprātīgi un konsultēties, ko tad var darīt, ko tad nevar darīt. Aha. Un šīs te elektroniskās lietas attiecināmas ne tikai uz kaut kādām jaudas parametru paaugstināšanu, bet arī uz check engine'iem, uz kaut kādām lampiņām, uz kaut kādiem. Lielākoties ar ikdienas mašīnām, par ko cilvēks satraucās, man atkal iedegās saucamā eglīte, tur visas lampiņas un tā tālāk. Bet dažkārt jau tas ir saistīts vienkārši ar katalizatora varbūt nokalpošanu, nevis galīgo, bet tādu, kad jau uz šosejas tur atdziestot mašīnai vairs nav tik efektīvs. Un tad tā katalizatora kontrole dedzina check engine. Mēs vairs neesam tik ekoloģiski. Manuprāt, galīgi nav nepareizi to kļūdu tā kā izņemt ārā no tās playlistes, lai viņa netraucē lietot to mašīnu, jo skaidrs, ka katalizatoru pie pirmā tāda check engine tagad uzreiz mainīt, skriet un tērēt, pieņemsim kaut kādu 1000 eiro vai vairāk par oriģinālo vai dažus simtus par neoriģinālo.
Varbūt, ka nav vērts. Ir vērts vienkārši sarunāties ar to mašīnu un pateikt, ok, es šito zinu, es šito tā kā pieņemu, es viņu izprogrammēšu, es ar to rēķinos, ja man skatē tur neies cauri, tad jau es tur gan darīšu, ko man vajadzēja. Tā saruna noteikti caur planšeti? Citreiz caur planšeti, citreiz tas ir portatīvais dators. Atkarībā kāda tā mašīna, kāda programma tur ir iekšā un kāda tā vadība un kāds ir tas vadības bloks. Jo vienāda situācija nav. Burtiski ir tā, kāda mašīna, kāds gads, kāds izpildījums, un tad tur tiek pieņemts lēmums, ko tad īsti vispār darīs. Ja dažreiz jau ir kaut kādas lietas, ir tik tālu salaistas grīstē, ka varbūt ir jāmaina absolūti viss. Ir tādi gadījumi arī bijuši. Pabeidz to domu par katalizatoriem. Tā tad nav obligāti uzreiz jāpērk jauns katalizators. Ja? Jā, iespēja pavilkt viņa dzīvi vēl. Tā nav katalizatora pavilkšanas dzīve. Tas ir vairāk pavilkt komfortablu braukšanu bez check engine. Ja viņš iedegās un kļūda ir šajā gadījumā nenozīmīga, varam programmēt ārā. Tad ir vecākām mašīnām ir tāda priekšapsildes sistēma, kas arī ik pa brīdim jūka nost. Mašīnai viņa nedara neko labu, neko sliktu, vienkārši tas saistīts ar Eiropas ekoloģijas prasībām. 30 sekundes mašīnai pūš siltu gaisu iekšā. Braukt bez viņa var. Nav nekāds krimināla pārkāpums to sistēmu arī atslēgt un braukt. Es neaicinu cilvēkus pārveidot to mašīnu un kaut kur iejaukties tā, lai jūs tur, nezinu, kas ar viņu būtu un tikai skatē piespiežam podiņu un izējam un pēc tam atkal braucam kā trakie. Nē, es rosinu uz to, kad izdarām kaut ko prātīgu un lai tas netraucē braukt. Piemēram, izmantot kruīz kontroli, jo kā check engines deg, kā kruīz kontroli arī nestrādā. Tad tā mašīna tāda, pusmašīna paliek. Jā. Priecē tas, kad jūs risināt šos te sarežģītos brīžiem jautājumus. Kā jums nav tā kā ar mini traktoriem, kur es meklēju autoelektriķu un tā viņu, kā var teikt, savā rajonā neatradu. Tad jūs arī risināt šīs te tēmas. Mums ir tā, ka mums ir elektriķis, kas spēj izdarīt daudz. Ja ir kaut kāda sarežģīta, dziļa problēma, tad mums ir vēl elektriķis, kuru mēs varam piesaistīt. Divas galvas vienmēr gudrākas kā viena. Tad ir tas. Un ja ir kāds vadības bloks jāsalabo, tad arī tāds pakalpojums ir pieejams. Attiecīgi, viss, kas saistīts ar elektroniku, ar Subaru, noteikti varat vērsties. Man šķiet, ka mēs varētu atrisināt visu. Vismaz es tagad zinu, kur visi autoelektriķi ir sapulcējuši. Divi visi. Jā. Ok. Kā mums izskatās, vēl ir Subari, ko paskatīties tam, kuram vēl nav? Šis tas jau ir. Bet daudzi kaut kur bišķiņ braukā, jo, kā es teicu, arī kāds grib panomāt un braukāt. Arī tas ir interesanti. Varbūt kāds nav sadzirdējis, bet, ja ir sludinājumā mašīna un ar mūsu tālruni, tad var painteresēties, vai to mašīnu var paņemt, pabraukt. Varbūt man viņa patiks, varbūt nepatiks, var iznomāt. Tas nav tā kā ilgtermiņa noma paredzēta, bet ja vēlās saprast, kas tas tāds Subaru ir. Varbūt ne tieši tas modelis, ko es meklēju dažkārt, bet izbraukt, saprast, kas tas tāds ir. Var piezvanīt, pajautāt. Varbūt vasarā kāds grib aizbraukt uz laukiem, paeksperimentēt. Droši piezvana, pajautā un sarunāsim. Super! Liels paldies tev! Es zinu, kad pie tevis var griezties, kad čekām lampiņas sāk degt. Un visi tie, kuri mokās ar kaut kādām problēmām, var Aināram uzzvanīt. Un tie, kuri vēl nav nolēmuši, kad viņiem vajag šo te pilnpiedziņas automobīlu, arī varat griezties šurp un pāriet uz šīm te foršajām zveznītēm.